apgraba, otrā sezona. Un šo sezonu mēs esam sākuši gan interesanti, daudz sološi, aicinot viesos ne tikai mūsu gidus, kas ir izbraukājuši pasauli krustu šķērsu, ne tikai jaunos gidus, kuri vēl tikai lēnām ritina pasaules karti sev uz galda priekšā, ne tikai mūziķus, ne tikai mūsu impro himnas autorus, bet arī ceļotājus, kuri, es pieļauju, es tādu varbūt izteikšu minējumu, pieļauju smeļas iedvesmu ceļojumos un tādējādi varbūt caur šiem ceļojumiem arī atklāja latvisko, šo te tautisko, izceļot to, varbūt tādā, gaismā, saulītē, diezgan neierastā veidā. Tādēļ šodien uz sarunu esmu aicinājusi Montu Naburgu. Sveika, Monta! Sveika! Un pirms mēs turpinam sarunu, tā, lai es pati nesajaucu un nesaputroju, kā tu sevi noraksturotu saistībā ar ceļošanu un to, ko tu tagad dari? Sākšu ar to, ko es daru. Esmu apģērbu zīmola Radada radītāja un dizainere. Mēs radām apģērbus ar košām apdrukām, kas dizaini ir radīti iedvesmojoties no Latvijas dabas, no cilvēkiem, no kultūras. Var teikt, to kultūras mantojumu mēs pārvēršam tādā mūsdienīgākā veidolā, apģērbā, kuru var valkāt mūsdienās. Es iedvesmojos no tautas tērpiem, no dažādām apģērba detaļām, kas bijušas agrāk, vai no dabas motīviem. Un ceļošana atkal ir tas mans attelpas brīdis no tās ikdienas, lai paskatītos uz to, ko es daru, tā kā no malas. Lai mazliet attelpotos. Jo es zinu, ja es paņemšu brīvu un palikšu mājās, es tāpatām būšu savā darbnīcā. Un man vajag tā kā varbūt mazliet aizmukt projām, lai tā kā liktu tam savam darbam elpot, tā var teikt. Jā, cik gadus atpakaļ tas bija, kad tu radīji šo Radada? Radada šogad nosvinējām 9 gadus, ir aizgājis 10. Un arī pa šo laiku var teikt, ka mans zīmols tā kā arī ir mani aizvedis arī vairākos ceļojumos. Varbūt tāds viens no zināmākajiem Radadas dizainiem ir Tautumeita, un tad man patīk tā teikt, ka Tautumeita ir izceļojusi pa gandrīz visu pasauli, bet ir bijusi daudz kur. Tā skaitā arī aizvedusi mani gan uz Londonu, gan uz Kanādu, gan uz Ameriku. Un arī, protams, pa tuvākajām valstīm. Tu pat esi arī dejojusi vai dziedājusi, un tu un tautas tērps? Jā. Ir kaut kāda likumsakarība? Protams, jā. Un es pat esmu dejotāja. Un tāpēc arī, es domāju, tie darbi rodās, tas, ko es redzu ikdienā, ko es redzu, kā Tautumeita uzvelk to vainagu galvā un uzkrāso sarkanās lūpas, un kad uzkāpj uz skatuves, kā mainās tā stāja, kā mainās tā pārliecība par sevi. Un tā arī radās tas pirmais dizains, gribējās to pārliecību, lai varētu arī ienest ikdienā, ne tikai uzvelkot tautas tērpu, bet pietiek arī uzvelkt tēkraklu, piemēram, ar sarkanām lūpām vai kronīti simboliski. Tas reiz muguru iztaisno, Te jau arī pašai dejojot sanācis ir kā dejotājai paceļot? Jā, arī kā dejotājai. Mēs kolektīvu esam ceļojuši. Man pašai ir sanācis uz Armēniju aizbraukt ar kolektīvu un arī biju Kanādā. Tad būtībā caur ceļojumiem, jo, ko es gribētu teikt, teiksim, aizbraucot ar šo latvisko garu, kaut kur ārpus, tas latviskais gars tā kā uzkurinās. Tā, un tad ir tas, ko tu saki, ne jau vienmēr vajag ar to tautas tērpu, pietiek ar to tēkreklu, un ka tev ir kaut kas tāds,
kā tu teici, sarkanās lūpas un aiziet. Tu minēji Londonu, modi un tā tālāk. Un tad diezgan daudz dizaineri, modes apģērbu dizaineri ir iedvesmojušies no dažādām vietām. Piemēram, Yves Saint Laurents no Marokas, jā, tad tieši pēc ceļojuma uz Marakešu bija tādas spilgtas krāsas, jā, Vivienne Westwooda, Andi, Peru, jā, tad es nezinu, Radada, Latvijas kultūras ceļojums, tad Latvijas apceļošana, tas būtu tas modes. Iedvesmoties? Jā, es varētu teikt, ka man iedvesmo tā Latvijas kultūra, bet man ir sanācis arī to Latvijas kultūru iznest ārpus robežām. Tā izskaitā to Londonu, kad pirms 2 gadi uzaicināja Radat uz Londonas modes nedēļu, un tad tauta meitas staigāja tur pa mēli. Kā notiek tā uzaicināšana? Tad tevi vienkārši pamana, jeb tu pati piesakies? Ne, viņi man atsūtīja e-pastu, un kam es sākumā neticēju. Krāpniecība, jā. Ko te monta no skrīveriem uz Londonu, kāds tā kā sakars. Tad es noignorēju to e-pastu, tad viņi rakstīja vēlreiz, un tad jau sāku pētīt, vai ir reāli tādas cilvēki, un tad mēs sazvanījāmies. Un tā bija tā kā platforma jaunajiem dizaineriem Londonas modes nedēļas ietvaros, un viņi bija saskatījuši tajā kaut ko savādāku, kaut ko unikālu, kam bija vērts pievērst uzmanību. Un šogad viņi aicināja atkal, bet šogad es atteicos. Es vēl tā kā dzīvoju tādās spilgtās tā gada atmiņās, un tomēr gribētos radīt atkal kaut ko īpašu, lai brauktu vēlreiz, un es domāju, ka man ir vēl citi piedzīvojumi priekšā. Londona un tavs dizains izstrādātais, kā viņi uzņēma? Viņiem patika. Jo tas tomēr tāds tautisks, tas ir tāds, kas ir tāds, Bet viņi to saskatīja katrs kaut ko citu. Tādam indiešu kultūras daļai patika tie zelta kroņi un vispār kroņi kā tādi, kaut kas greznas, tās krāsas. No tās sabiedrības daļas mēs saņēmām atzinumu un arī citi, kas bija citi dizaineri, piemēram, atbraukuši tur no Austrālijas vai no Amerikas. Mums izveidojās arī tagad tādas interneta draudzības, kad arī šobrīd viens otru atbalstam. Un jā, forši, kad tu vari izcelties, tā kā atšķirties, bet, protams, es arī biju ļoti satraukusies, jo tiešām mums tas latviešu, tas pieticīgais, ko tad es tajā lielajā pasaulē, bet īstenībā mēs neko neatšķiramies no pārējiem. Jā, tikai jāspēj saskatīt tas unikālais. Tu ikdienā sako modei? Es cenšos, bet nesanāk jau tā laika arī. Un tas viens un otrs, tā kā negribas arī iespaidoties. Kaut kā tās sajūtas, man liekas, nāk dabīgi gan par krāsām, gan par tām vizuālajām lietām. Godīgi arī nav laika tam visam. Bet, piemēram, tu teici, tev gribas jaunus izaicinājumus, negribējās atkārtoties, aizbraucot uz Londonu, kā parādīt jau, tas pirmreizības mirklis jau ir bijis. Vai nav tā, ka ejot tālāk uz priekšu, varbūt zūd tā saikne ar to tradicionālo, ko atkal tu gribi izcelt no tām tradīcijām? Līdz šim es cenšos uzturēt, tā kā to balansēt. Es tā kā saprotu, ka varbūt ne tikai man, arī citiem latviešiem tas ir svarīgi. It sevišķi tiem, kas dzīvo ārzemēs. Jo man ir diezgan liela klientu daļa, kas ir diaspora, un viņi ir iecienījuši Radadas zīmolu. Un tāpēc arī mani aicināja uz Ameriku, uz Kanādu, kur bija latviešu dziesmu un deju svētki.
viņiem vajag to piederības sajūtu tai latviešu kultūrai, tomēr arī esot projām. Vai otrs ir daudz tādi arī ceļotāji, kas grib uzvilkt to tautsmeitas krekliņu un, piemēram, uzkāpt kalna galā ar to un nobildēties, vai aizvest kādam kā dāvanu, kā sveicienu no Latvijas. Tad ir vēl viena lieta, pēdējā laikā daudz tiek runāts arī tieši dziesmu svētku sakarā, gan repertuāra sakarā, gan arī tērpu sakarā. Tas autentiskais ir jāuztur tikai tā, kā bija tur senos laikos. Ja? Tu tomēr piedāvā tādu mūsdienīgāku pieeju, ja, teiksim tā, kā uz to raugās. Tavi klienti, varbūt arī tāpat diaspora. Nav tā, ka tev baksta un rāda kratu ar pirkstu un saka, tu te esi sajaukusi krāsu, tās gammas, ja, un tur tam rakstam patiesībā, ja, bija jābūt savādākam. Nav tā nācies dzirdēt tādas pārmetumus? Nē, līdz šim nav, jo es necenšos tos rakstus viens pret viens pārnest tajos savos dizainos, bet tīri iedvesmoties. Un tad jau ir mans brīvs mākslinieciskais redzējums, ko es izmantoju. Un, protams, man patīk atsaukties, ka tas, piemēram, vainags ir radies iedvesmojoties no Nīcas vainaga vai tas no Talsu, bet, piemēram, tāds zinātājs vai nezinātājs, tad tur ir vienalga, kas uz to skatās. Katrs, jebkurā gadījumā, saskata kaut ko savu. Jā. Man liekas arī, ka ir brīži, kad ir jāpieturās diezgan precīzi, skrupulozi, ja mēs gribam autentiski pierādīt un parādīt to, bet mode, tas ir tomēr tāds radošs iedvesmas lidojums. Tu minēji darbnīcu, tu minēji tehniku. Kas tā pa tehniku? Apģērbus mēs apdrukājam sietspiedes tehnikā. Ko tas nozīmē? Kā tas ir? Ar ko tas atšķirās parasti no citām tehnikām? Tas ir tāds apdrukas veids, kas ir rāmī ievilktas smalkas siets, un tad velkot krāsu pāri, tam sietam veidojās nospiedums. Tā krāsa izspiežas cauri. Un tas ir manuāls, tas ir roku darbs, fizisks arī, citreiz ir kā pēc sporta zāles sajūta. Un tas ir tas, ko es arī gribu paturēt, noteikti to roku darba pievienoto vērtību. Tas ir viens tādēļ, ka pasaulē tas paliek arvien mazāk. Viss aiziet tādā rūpnieciskā ražošanā, un otrs, man patīk dalīties ar to sajūtu, ka katrs pats var atnākt un pamēģināt. Tā var, jā? Jā, pie maniem brauc ekskursijas, tā kā es arī esmu kā turisma punkts, kur atbraukt skolniekiem vai pieaugušo grupām. Jā, Pamācies, ja es gribētu kaut kā uzdrukāt uz līdzpaņemta apģērba, es drīkstu to darīt? Mēs piedāvājam uz savām audumu somām, un ar to pilnīgi pietiek priekš pirmās reizes, lai saprastu to tehniku, kā tas strādā, un izmantot var jebkuru dizainu no tiem, kas ir pieejami mums darbnīcā, ar ko mēs strādājam arī ikdienā. Kas par materiālu? Tu teici audumu somas, tam jābūt linam? Kokvilna un lins. Materiālam ir jābūt dabīgam, jo tekstila krāsas, ar ko mēs strādājam, viņas vislabāk turās uz dabīga materiāla, tāpēc tas ir kokvilna un lins, kura ir šķiedra ir poraināka, tai krāsai ir kur pieķerties. Tas nozīmē, pēc apdrukas to var mazgāt un valkāt, un nekas tam dizainam nenotiek. Man ir viens no pirmajiem tēkrekliem, kuram ir gandrīz 10 gadi, un viņš man vēl joprojām ir skapī, un es viņu vēl joprojām valkāju citreiz. Nav nomazgājies, jā? Vairāk būs, ka izdils, varbūt pats krēklis. Ja es gribētu pasūtīt savu kādu dizainu, tas ir iespējams? Jeb nē? Ir projekti, ko es izvērtēju, ka man pašai būtu interesanti to realizēt, bet pārsvarā es piedāvāju savus dizainus, jo tā ikdienā tiešām nepietiek laika, ka tas ir viens papildus dizainiem, un otrs, man gribas, lai tas ir kaut kas interesants vai ar kaut kādu pievienoto vērtību. Jā. Tu viena darbojies vai tev ir palīgi?
Nē, man ir komanda, gan uz vietas darbnīcā, gan arī daudz izmantoju ārpakalpojumu. Jā. Jā, darbnīca, tas ir uzreiz, es tā iztēlojos, angārs, liela telpa, jeb tāda netālu no mājas, cik liela kāda? Darbnīca man ir ierīkota senā ugunsdzēsēju depo. Liels tad ir jābūt. Tādi tagad jau ir 100 kvadrātmetri, ko es apsaimniekoju, bet ir par šauru. Ja sākumā likās, ko es tādās telpās lielās darīšu, tad šobrīd ir tiešām par šauru sāk palikt. Ja ceļš atbrauc lielais autobuss, tad man viņas nav kur uzņemt. Tad ir jādala uz pusēm. Bet no mājām tas man ir kādi 6 kilometri. Kā var tikt pie vecā ugunsdzēsēja depo? Kā tas ir? Viņš vienkārši bija tā brīvi pieejams, ja tu teici, es gribu, un tagad lūdzu jūs tur ejat ārā. Kā tas vienkārši? Nē, sanāca, ka tās telpas bija brīvas, jā, tajā brīdī, un es meklēju, kur tad sevi radoši izpaust, un tā vienkārši bija lemts, jo tad, kad es tur svinēju tās darbnīcas atklāšanu, kas bija pirms 9 gadiem, bišķi vairāk. Tad uzaicināju, protams, visu ģimeni, un mani vecvecāki bija klāt, un viņi teica, šajās telpās mēs pirms 50 gadiem precējāmies. Un izrādās, tad toreiz tur bija dzimstrakstu nodaļa, un tad man tā pārskrēja tāda zosāda, tad likās, tā ir īstā vieta, kur man ir jābūt, un toreiz viņi nevarēja nodejot savu pirmo valsi, un tad viņi nodejoja pēc 50 gadiem tajā pašā telpā, kur bija sarakstījušies. Jā. Jāsaka, tad ir fantastisks metamorfozes vienai un tai pašai ēkai, vai ne? Jā. Kolektīva saliedēšanas pasākumi arī tur var notikt? Jā, visādi. Tiešām mums ir bijuši kolektīva saliedēšanas pasākumi, mums ir... Būs arī nākošanai, man liekas. Es neteikšu, kuras kompānijas, bet ir bijušas arī vecmeitu ballītes. Ko vecmeitu ballītēs daras iespiedu? Arī to pašu. Viņas tā radošā darbošanās cilvēkiem ikdienā pietrūkst. Mēs tik daudz sēžam pie datoriem, pie visām citām ierīcēm. Tie darbi jau paliek tādi monotoni. Cik liels ir tas lielākais iespējamais apgleznošanas? Jā. Tas trafarets, es teiktu bez izmēra, bet jo lielāks, jo grūtāk ir apdrukāt. Man laikam lielākais, cik tas ir? Metrs pusotrā kaut tā, jā. 50 tādu, tos mēs drukājam uz kleitām vai kaut kādiem rakstiem un uzreiz uz audumu, no kuru pēc tam tad arī griež, piemēram, kādu jostu vai kādu motīvu. Vienkārši, kāpēc es jautāju, šeit mēs gleznojām šo gleznu, jau likām kopā pa klucīšiem visu, jau tu man uzreiz ir idejiski prātā, ja? Tad veidot tādu darbu, apgleznotu, kur šie raksti savītos kopā. Tas var būt tāds fantastisks kopa darbs, teiksim tā. Jā, superīgi, jā. Feini. Ko bērni saka un ko tavu ģimene saka par tavu nodarbošanos? Viņi iedrošina, atbalsta tevi, tad šī zīmola tālāk attīstībā. Iesaistās? Jā, protams. Noteikti ir jābūt tam ģimenes atbalstam. Savādāk arī nav nekāds prieks un gandarījums to darīt, ja tev ir jādomā, kad mājās kāds dusmīgs sēž. Varbūt sākumā bija tāda neizpratne, ko tad tu darīsi un kas tad viss sanāks. Tas pati nezināja, kur man tas ceļš aizvedīs, bet tas, kad ir tas atbalstošais plecs blakus, tas ļoti daudz dod. Gan vīrs, gan bērni piedalās, kad ir vajadzīgs. Ne tikai arī māsas un mamma.
jā. Kā tev sanāk, tu bieži ceļo pa Latviju? Sāksim ar to, jo tev jau tomēr tas dizaina pamata ideja ir tā saikne ar to tradicionālo latvisko. Tev bieži sanācis ir ceļot pa Latviju? Ja es braucu ar ģimeni vai ar bērniem, noteikti man patīk papētīt tādas lietas, kas saistās ar konkrētās vietas vēsturi vai kādu mantojumu. Piemēram, pagājušajā nedēļā ar ģimeni mēs bijām Cesvainas pilī, un tad es tur arī pafačēju kaut kādus rakstus, ko viņi bija atstājuši tur uz sienām, vai tur bija tādas tautameitu figūriņas, kas nobildēja un atstāja savam arhīvam, ka varbūt kādreiz noderēs, vai pagājuši, kad bijām Turaidā, tur arī ir tas līvu baltu muzejs ekspozīcija uztaisīta, un tur arī pabildēju to, ko es varbūt varētu kādreiz iekļaut savos dizainos. Jā, es tā mēdzu darīt, un es arī mēdzu iet uz bibliotēku un skatīties grāmatas un arhīvus. Kas tev varētu noderēt, jā. Vai ikdienā tev šis profesionālais nav arī nedaudz, es atļaušos teikt, deformējies, piemēram, manā gadījumā saistībā ar manu profesiju tā ir, ka tu jau skaties, tas cilvēks ārprāts, kā viņš ir uzvilcis to kreklu, es taču biju domājis savā, un kā varēja šitādus apavus uzvilkt. Tev, teiksim, nav tā, ka tu redzi un tu uzreiz, es tā nebūtu darījusi. Un kā es tā nebiju domājusi? Nē, jo man tieši kā patīk, ka mani darbi rosina citiem cilvēkiem iztēli. Jo ir bieži tā, ka cilvēkiem ir grūti kaut ko iztēloties vai kaut ko sakombinēt vai kaut ko pamainīt savā vizuālajā veidolā. Un tad es nopriecājos, ka tas ir izdevies. Jo, tiešām, cik cilvēki, tik arī gaumas un idejas, un tas ir tikai normāli, mēs katrs esam savādāks. Bet tev tas netraucē un neaizvaino, ka viņš ir, piemēram, pie tām sarkanām lūpām ir izdomājis zilu žāli tādā šleifē uzsiet, ja tev tas netraucē, ne? Ideāli, tā kā droši. Labi, ja mēs runājam par tālākiem ceļojumiem, tev patīk ceļot? Tu teici, ka tu atpūties tad, kad tu esi ārpus mājas, jo tad tev darbnīca sauc un tā tālāk. Kā ir? Cik lielu iedvesmas daļu sniedz tev ārvalstu ceļojumi ārpus Latvijas? Man ļoti, ļoti patīk ceļot. Tas man ir tāda, liekas, ikdienas sastāvdaļa, un arī tad, ja es neceļoju, tad es domāju par ceļojumu. Man patīk arī plānot ceļojumus, un man liekas, tā arī ir sastāvdaļa no paša ceļojuma, vismaz puse noteikti, kamēr tu izpēti, saplāno, un es esmu bijusi gan tuvākos, gan tālākos ceļojumos, un man ļoti patīk. Cik ilgs laiks vajadzīgs kopš mirkļa, kad tu esi izdomājis, man ir brīvs tādā un tādā laikā. Cik ilgs laiks vajadzīgs, lai tu izdomātu, uz kuriem braukt, saplānotu, sakārtot čemodānu un dotos ceļā? Īsākais laiks mums bija šogad. 1. janvārī es nopirku biļetes, un 2. janvārī es jau sēdēju lidmašīnā. 1. janvārī tas ir tā, es šogad sāku jaunu gadu ar jaunu dzīvi un tā tālāk, ja? Jā. Uz kurien tad tas bija? Uz Šrilanku. Jā, un tā vienkārši uz sitienu. Jā, un es teicu vīram, ir ļoti izdevīgs piedāvājums un gada sākums, kāpēc ne? Pirmo reizi dzīvē mēs tā izdarījām, un bija forši. Likās satraukums, un kā tagad viss notiks, bet viss bija ideāli. Un tu varēji paspēt arī sakrāmēt čemodānu, jā? Jā, un es pat paņēmu par daudz. Tas gan bija, ka vajadzētu varbūt vairāk laika, lai padomātu, ko tiešām ņemt un ko nē. Bet, klasiski, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai sieviete sakrāmētos uz čemodānu? Man, piemēram, kā kur reizi. Man pat tiešām pietiek pāris stundas, man viss salikts. Kā tu ar tā plāno, stipri tā man vajadzēs tagad vakar kleitu, tas man ir tas, tev ātri iet, ja tev tomēr jādomā
ilgāk? Man jau liekas, jo varbūt lielāka tā ceļošanas pieredze, jo vairāk saproti, kas ir vajadzīgs līdzi. Un vēl mazliet, liekas, es esmu norūdījusies ar tādiem ceļojumiem kā pārgājieni, kur es katru gadu braucu ar draugiem uz Itāliju, mēs ejam pārgājienā pa kalniem. Un tur ir tikai tā soma, kas tev ir līdzi, un tad tur ir ļoti jāpārdomā, ko tu gribi nest uz tās muguras un ko tu negribi, un kas būs par daudz. Un ar katru reizi jau tu saproti, kurš tas iztikas minimums. Es tā saprotu, un teiksim, tu, kā jau cilvēks, varbūt, kas darbojas radoši, veido pats savu uzņēmumu, noteikti nepieciešams šis restarts. Un es sapratu, tavs restarts nav pludmale gluži, bet to ir vairāk pārgājieni, jeb gan. Dažādi, gan. Jo man vispār patīk dažādība, man patīk, ka katra diena ir savādāka, kas mans darbs to arī dod. Un tāpēc man gribas arī redzēt, liekas, visu, ko pasaulē var apskatīt. Varbūt ne visu, bet daudz ko, jā. Tad tu neesi tas ceļotājs, kas atgriežas visu laiku vienā un tajā pašā vietā. Tad, ja man te patika pārgājieni taka vai pludmale, es nākamgad atkal braukšu, nē? Nē. Itālija man ļoti patīk. Tur es esmu bijusi, vairs nevar saskaitīt cik reizes, bet ne tajā vienā un tajā pašā vietā. Es sapratu, ģimene ceļo. Ar ģimeni vai ar draugiem? Ar draugiem, jā. Un tad tu esi tas plānotājs? Vai tu ļaujies, ka kāds cits saplāno? Ģimenes lokā es esmu tas plānotājs, jā. Bet atkal tas pārgājiens varbūt ir tas, kas man ir vajadzīgs, lai neko neplānotu, jo ikdienā ir tiešām daudz plānošana. Darba sakarā un ģimenes sakarā, un arī, ja ceļojam, tad arī jāplāno. Un tad tajā pārgājiena laikā tad es paļaujos uz citiem, kas lasa karti. Labi, pārgājiens. Cik svarīgs tev ir šis modes aspekts, tavs, tas, neteiksim tavs, bet, teiksim, modes aspekts, dizaina aspekts, šis elements un praktiskais ērtums? Kurā brīdī, kā sieviete, ir tā, ka, kā tu, jā, vai ne, es taču nevaru, man vajag, mēs jau parasti tā varam smieties arī Rīgā, un taču nevar iznest šmutspaini ārā, ja tu neesi uzkrāsojies lūpas, sapucējusies, tā ir taču, vai ne? Taču tu taču dodies pārgājienā, no vienas puses ar loģisko prātu saprot, taču drošība un ērtums ir pirmajā vietā, ja? Bet tas sievišķies tomēr nereti ņem virsroku. Vismaz manā gadījumā taču vajag arī sapucēties, ja sapušķoties, kā es saku, kā tev ir. Protams, un katru reizi ir viena kleita līdzi. Mēs tā arī pārgājām, jo tu nekad nevar zināt, kur vajadzēs sapucēties. Protams, tā kleitai jābūt vieglai, praktiskai, lai somā neaizņem daudz vietas. Sarulēt, nav jau jā. Bet tas tur jāpārdomā un arī patīk, lai ar krāsām saskan un zeķes pieskaņotas un tam līdzīgi. Bet tas ir tikai normāli. Mēs esam sievietes un tā tam ir jābūt. Precīzi, jā, un droši vien arī Sintija atcerās, ka mums bija arī sarunbiedrina Inu Jurģe, kolēģe Gīde, kurai lielākoties patīk un viņa lielākoties arī dodas tieši pārgājienos pa Latviju. Un ticināja, nē, viņai arī ir gan kleita, gan arī šādi tāda kurtas iekšā, jo tu jau nezini, jo ieejot kādā sētā varbūt arī kāds pasākums, kā tu ieradīsies, jā, pie kāda svinību galda, kļošanēs, jā, un ķēdās, jā, ir jābūt vienmēr gatavam, jā. Kas noteikti ir tavā ceļsomā? Bez kā tu noteikti nedotos nevienā ceļojumā? Grāmata. Smaga? Jā, pārgājienā, ja ir, tad tā ir maziņa, vai tur tad ir izslēgts. Nē, bet ja es braucu, tā ir mana atpūta, un man atvaļinājums saistās ar grāmatas lasīšanu. Vienalga, vai tas ir pa ceļam, lidmašīnā, vai mašīnā, vai viesnīcā, vai pludmalē, man vienmēr ir vajadzīga grāmata.
Ja tu ātri lasīji grāmatu, piemēram, man ir grāmatas tādas, kuras tā lidojuma laikā, 3 stundas, skaidrs, finišs un tā. Tu tā, kā man arī ģimene saka, tu jau vispār izlasi viņas, ja, tā ceļa, ka tu viņas tā kā, jā, vai ne, un viss. Tu esi ātrais arī lasītājs. Nu, ja ir tiešām tāda interesanta, es varu, jā, pa viena atvaļinājuma laiku varu mierīgi izlasīt grāmatu, un tad tas ir izdevies atvaļinājums. Jo, ja var atslēgt prātu vēl un nodoties grāmatai, tas nozīmē, ka tu esi atpūties. Vai nav tā, ka ceļojumā iepazīstot arvien jaunas kultūras, tradīcijas, tev pilnīgi tā kā nagi niez nedaudz atkāpties no šī latviskā, tautiskā un varbūt taisīt kādu sēriju, teiksim tā, kolekciju, kas ir veltīta, nu, varbūt nevis tikai šim te latviskajam tradīcijām un simboliem, bet arī varbūt iedvesmojoties no kādas citas valsts. Nav tā, ka nagi pilnīgi niez ieskicēt, kā tu saki, vai nofotografēt un nolikt arhīvā, varbūt kādreiz? Jā, es tā daru. Es noteikti kaut ko nobildēju vai paturu prātā, ja man kaut kas iekrīt atmiņā vai sirdī, un nav izslēgts, ka tas tā varētu arī nākotnē būt. Kuras valsts varbūt šīs te tradicionālais ģērbšanās stils tev šķiet vistuvākais mums? Vai arī tev pašai? Tradicionāls, īstenībā to, ko tu iepriekš teici, es jau iesāku arī ar Lietuvu un Igauniju. Kaut ko pamazām arī Lietuvas krāsās vainagi man ir veidoti, un Igaunija man ir tā kā, diezgan liels arhīvs jau savāks, lai kaut ko uz viņu pusi, uz viņu kultūru kaut ko izveidot. Tu domā izveidot tādu kolekciju, kur varbūt lielākā daļa klientu būtu tieši no šīm valstīm, kaimiņu valstīm? Varbūt, bet ir arī vienkārši, kā es teicu, katrs saskata kaut ko savu, un nav teikts, ka tam ir jābūt tieši latvietim, kas pērk manu produkciju, piemēram, jo, kā es teicu, iepriekš tautumeitas ir aizceļojušas daudz, kur, un šogad mēs darbnīcā ieviesām pasaules karti, kur atzīmējam ar karodziņiem, kur tad tās tautumeitas ir aizceļojušas, un tie nav tikai latvieši, kas pasūta, un kāpēc mēs to karti ieviesām, jo šī gada sākumā mēs saņemām pasūtījumu no Alžīrijas, un tas bija, tur lokālais cilvēks bija pasūtījis krekliņu ar Rīga dimd uzrakstu. Jā, Alžīrijā vajag Rīga dimd. Jā, un vienkārši tāpat vien internetā atrast informāciju un ir veikts pasūtījums, ja? Jā, un viņš izrādās jau kādus 3 gadus vairāk seko mums sociālajiem tīkliem, viņam ļoti patīk tas stils un darbs, ko mēs darām, un tad mums vajadzēja meklēt kartē, kur tad tā Alžīrija ir. Un tad mēs sapratām, mums vajag pasaules karti. Un tad, kad sākām spraust tos karodziņus, tad arī sapratām, ka diezgan jau tālu ir aizceļojušas tie tēkrakli un citi apģērbi. Un, piemēram, šovasar tirdziņos piedaloties, nāca daudz ārzemnieki, un viņiem patika tie košie dizaini, viņi saskatīja tiešām katrs kaut ko savu, tur no Brazīlijas vīrietis tur nopirka tēkrakli, no Itālijas, no Somijas, tā, ka tam nav jābūt tieši tam. Jo, zin kā, man liekas, ka nereti, tad, kad runā par tādu latvisko modi un varbūt nepareizes pateikt, nevis modi, bet dizainu, un arī patiesībā skatoties mūsu veikalu plauktos, liekas, ka visi tās ļoti piezemētos toņos. Neteiksim pelēcīgos, bet piezemētos. Jo, kur tad tu iesi ar baltu mēteli notašķīsies? Vai kur tad tu tik spilgti, es jau tad izlekšu, ja? Un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka šobrīd arī tā, doma lēnām mainās, ka parādās arvien košākas krāsas, nevis, tikai tādos dizaina izstrādātos apģērbos, bet arī ikdienā, kad ir, tiešām, kur pamielot un tā tālāk. Tālākais ceļojums. Kur tu esi bijusi? Man liekas, tā pati Šrilanka vai Kanāda. Es nezinu. Ārkārtīgi dažādas.
Bet attāluma ziņā... Nu jā, labi, bet kura tev šķita sirdī tuvāka un kur tu saprati, kur tu pieņēmi vieglāk? Es nezinu, grūti tā, pilnīgi dažādas tās valstis ir, bet Kanādas bildes es nevaru paskatīties, jo man sāp sirds, kad man bija jābrauc projām. Tur tiešām bija ļoti skaisti tie kalni. Tas nebija dziesmu svētku arī sakarā, jā? Jā, tas bija gan ar darbu, gan ar kolektīvu, un tad es jau biju izplānojusi gadu kādu plānoju. Ko tad tur apskatīt, jo nevar zināt, varbūt vairs es uz turieni neaizbraukšu, bet es ļoti ceru, ka aizbraukšu. Un Šrilankā, protams, tas siltums, un gan laikapstākļu ziņā, gan arī cilvēku ziņā man ļoti patika. Nu jā, bet tur arī ir pilnīgi un absolūti atšķirīga šī kultūra vēsturiskā vide, reliģiskā vide un mūsu platuma grādos noteikti tā saulīte un tas siltums un tas ūdens, kas ir apkārt ārkārtīgi uzrunā un patīk mūsu ceļotājiem. Tu teici par pārgājieniem, ka tu esi pārgājienu mīlis. Tev patīk tādi neierastāki, skarbāki pārgājienu maršruti, jeb, teiksim, tādas, kā mēs sakam, melnās trases, jā, vai nē, tu tomēr, tā kā tādas baudāmākas, jā, varbūt ikdienas ceļotājiem piemērotākas pārgājienu takas izvēlies? To pārgājienu, ko mēs gājām ar draugiem, mēs noslēdzām vienu maršrutu, mēs gājām 3 gadus, ne tikai vietas, bet katru gadu tā. Pa posmam, jā. Jā. Tas bija fiziski izaicinošs pārbaudījums, var teikt. Es uz to trenējos un gatavojos. Viens ir dejošana, tad eju diezgan arī pastaigās garās un pēc iespējas ar lielāku reliefu un arī uz fiziskiem treniņiem gatavojos. Man liekas, tam ir jāgatavojas, jo tas ir pa kalniem, tur ir pacēlumi un kritumi, un vēl tās somas smagākas ir jānes līdzi, un laikapstākļi arī var būt dažādi. Šogad mums paveicās, bet pagājuši gadu bija gan krusa, gan sniegs, gan lietus. Jā. Un kurā vietā bija tas 3 gadu garumā ejamais pārgājiens? Tas bija pa Itālijas vidieni un noslēdzām mēs pie Adrijas jūras šogad. Tas bija tāda balva. Un sākāt? Sākām mēs Poggio Bustone, tāda maziņa pilsētiņa. Un tas bija, kad es pievienojos pirmajā gadā savai draugu kompānijai tur. Un tā bija pirmā diena, kad mums bija jātiek līdz sākuma punktam. Un es domāju, ja tāds būs viss pārgājiens, es visu braucu rītā mājās. Jo tas bija tik grūti uzkāpt tajās, kā jau Itālijas tās mazās pilsētiņas kalna galā. Un vējš bija pretī un likās, tu ej pilnīgi vertikāli pret to kalnu. Bet, protams, tas ir liels pārbaudījums gan fiziski, gan mentāli. Bet galvenais motīvs ir tas, ka tu varbūt mēģini izkāpt no tās ikdienas rutīnas vai neieslīgt tajā ikdienas rutīnā. Tā ir, ja vēl kaut kāds motīvs ir? Jā, tas iztīra galvu, pilnībā. Sakārto domas. Jā, pat ja likās, ka es salikšu kaut ko pa plauktiņiem, tu atbrauc tukšu galvu un sāc visu no jauna paskaties atkal ar svaigu prātu uz to, kas notiek. Un tad tā ir tāda forša būšana kopā ar draugiem arī. Jā, bet reiķini, ka tā kā tu teici pašā sākumā, tas ir ārprāts, ja tā ir pirmā diena un sākums, jā, un tad ir arī, ir bijuši arī mums ceļotāji tā, kad it kā tu eji pa tādu džungļu taku, forši, un pēc tam arī grūtāk un grūtāk, tad ceļotāji saka ārprāts, un par savu naudu šādas mocības, jā. Un tad, bet tas gandarījums beigās ir tas ir to vērts. Es domāju arī Santiago ceļu, Spānija, Portugāla vai Spānijas daļu, tur jau dažādi varianti ir. Jā, es zinu, man
kā tā draugu kompānija, ar ko es eju, viņi jau nogāja, jā, tur to gabalu, bet šie ir tādi izaicinošāki savukārt. Tas būs viegli, jo es teiktu, tur arī ir diezgan tāds izaicinājums, tikai tas, ka viņš ir salīdzinoši garš, ja, un arī tad, ja teiksim tā, kā arī tu teici, ja, kad var sadalīt vairākos posmos, tad arī var darīt tā, kad no Santiago ceļu tad var arī sadalīt pa posmiem, pa gadiem, un tad, noslēgt, ja to visu. Jā, noteikti. Es nesaku nē, bet mums tagad jau nākošam gadam jau ir savi plāni, jā. Mēs iesim. Un ja nav noslēpums, kur? No Romas uz Neapoli. Oho, tas arī nav mazais maršrutiņš, tur ir diezgan, jā. Kaut kādi, nezinu, īstenībā vēl neesam līdz galam izplānojuši, bet 200 kilometriem tur jābūt. Jā. Un kā ir, teiksim, tas ir, jūs vienkārši ejat un tad izdomājat, ka tā, mēs tagad nakšņosim, un tad jūs meklējat naktsmītni, vai tas ir tomēr iepriekš, jūs jau saliekat tā, mums šodien ir jātiek līdz tam viesu namam? Parasti mēģinam atrast iepriekšējā dienā, lai zinu, cik tālu ir apmēram jānoiet, lai zinu, kur būs jānakšņo. Bet, ja Santiago ir tāds, kur tie alberģi ir ik pa laikam, un tur zini, ka tev būs kur palikt, ja būs vieta, jo tur arī diezgan noslogots tas maršruts ir, tad mēs gājām un brīžiem nebija, kur gulēt. Tādu tu prasi, piemēram, Bookingā, vai kur tu nevari atrast, vai Googlē rādās nekā tur nav, tad vai prasi vietējiem, vai tur, kur tu paliki iepriekšējā naktī, tad tam saimniekam palūdz, varbūt viņš ieteiks kādu nākošajā pilsētā, pie kā palikt. Tas arī ir tā sava veida, tā, kā es teicu, tā neziņa. Tu neko nevari ieplānot, un varbūt tas ir vajadzīgs, lai tev var tā bišķiņ izsit no sliedēm, bišķiņ to pamata no kājām. Un šogad mēs vienu nakti gulējām tajos hamakos. Jā. Un? Bija tik traki. Jā, zini, kā ir, tu pareizi teici, tu izsišana no kājām. Mēs esam šobrīd pieraduši tik ļoti pie tehnoloģijām. Mēs gan jau vairākus raidījumus pēc kārtas diezgan daudz runājam par šo gan virtuālo ceļošanu, gan tehnoloģijām un tā tālāk, ka mums liekas, ka mēs visu kontrolējam. Ja? Tad mēs zinām, ka mēs tur nakšņosim, tur mēs paēdīsim, tur ir kafejnīca, tā tur es noiešu lejā nopeldēties, tad es atkal iešu tālāk, tur es nopirkšu jaunas ķēdes un tā. Bet tad, kad tu ceļo tā, kā tu tagad stāsti, ja, tu pārgājienu un tu ļoti korekti arī tā minēji, ja te viss ir tā kā pamat no kājām. Stop, tev nav. Tev ir lūk šis konkrēti vietējais, kurš tev pasaka, šeit jūs nevarat pa nakti palikt, bet tur ir man kāds rats draugs paziņa, kur jūs varat palikt. Cik tev viegli ir atrast kopīgu valodu ar šādiem vietējiem? Tu tā noķer tanti un saki, jā, ziniet, kundzīt. Jā, es varu. Man nav problēmas ar svešiniekiem parunāt, bet saprasties. Kur vēl baidās saprasties, gan var būt problēmas, jo tieši tā, viņi nerunā, piemēram, angļu valodā. Un tāpēc es pagājuši, kad sāku mācīties itāļu valodu. Un tāpatām, tas viens gads ir pa maz, lai komunicētu, bet kaut kāds atslēgas vārdus jau tu māki uzķert, ja tur nav baigi specifisks dialekts. Bet arī ar to Šrilanku arī bija tas pats, ka ja man nebūtu šādas pieredzes, kad tu vari dienas laikā saplānot un atrast, kur palikt, tad varbūt es arī tā nevarētu atļauties nopirkt biļetu nakšu dienā kāpt lidmašīnā, nezinot, kur tu paliksi un kā tu tiksi no lidostas uz kaut kurieni. Bet tad tā kā ir tā pieredze, tad liekas, vienmēr kaut ko jau var un atrisinās un tā, ka nevajag baidīties, un tas ir tas piedzīvojums. Tieši tā, tavs pirmais ceļojums, tu atceries vispār savu pirmo ceļojumu? 9. klasē uz Norvēģiju. Oho! Mums bija skolā jāievieš vēstuļu draugi angļu valodas stundās, un ar viņiem jāsarakstās. Un
Un tad tā skola, kas bija tā mūsu draudzības skola, aicināja mūs ciemos un tur izlozēja tos bērnus, kuri varēja aizbraukt, un es tiku. un toreiz mēs tur braucām ar 3 lidmašīnām. Man liekas, kaut kā tur bija baigi tā pārsēšanās. Jā. Uz kuru vietu Norvēģijā braucāt? Es pat neatceros, kur tas bija. Bergena, man liekas. Kaut kur. Tajā pusītē, jā, labi, rietumkrasts. Jā. Es tik atceros, ka atvedu to naudiņu ar caurumu pa vidu. Vēl joprojām ir? Nē, kaut kur, bet tas bija 9. klasē. Un kāds bija pirmais iespējas? Man ļoti patika, un tā arī es Norvēģijā neesmu bijusi kopš 9. klases, un es ļoti gribētu tur, man gribētos tur arī iet pārgājienu, un šoreiz ar teltīm es gribētu tādu pamēģināt. Ar teltīm stipri skarbi, tad tas būs ļoti izaicinoši, bet pilnīgi noteikti, ja, tad var iet tādus smagākus pārgājienus, ja, un arī mēs piedāvājam savulaik arī, un domāju, arī piedāvāsim nākotnē starp debesīm un zemi ir tāds maršruts, kuri tiešām katru dienu fantastiski pārgājieni, ja tiešām, pa ārkārtīgi skaistām un gleznainām vietām, ja, ir tādi, kur ir tomēr nepieciešama šī fiziskā sagatavotība tiešām, ja, un ir tādi, kurus var tā laiskāk jau drusku filozofējot un apcerot apkārt notiekošo lēnā garā iet, bet jā, es te uzdošu tādu ļoti provokatīvu jautājumu. Tad iedomājies, ja tu sēdi pie telefona, ja, un tev piezvan kāds potenciāls līdzbraucējs, ja, pārgājienā gājējs, tu viņu nekad neesi redzējusi, nekad. Bet tev grib pievienoties, Montēs grib pievienoties līdz pārgājienā jūsu kompānijai. Vai man šis pārgājiens būs par grūtu? Vai es viņu varēšu iziet, ko tu atbildētu? Zini kā, ja tas ir tiešām, svešs cilvēks, es nezinu, vai es gribētu, jo man liekas, ceļojumā arī ceļš pārgājienā, tā ir kaut kāda daļa ļoti svarīga ar kompānijai, vai tas būs izdevies vai nē. Un tad otrs ir, ja es to eju ar saviem draugiem, tad mēs tik reti satiekamies, un tiešām tas brīvais laiks ir tik maz, un tad es gribu veltīt tiem cilvēkiem, kurus es gribu satikt. Un atkal ar svešu cilvēku tu nevari būt tu pats. Tu nevari tur nolamāties, kad ir par grūtu. Tu nevari, varbūt tur, nezinu... Tu bieži lamājies? Nē, bet tu nekad nevari zināt, jā. Vai tu nevari paraudāt, kā tu vari to ar draugiem. Raudam mēs gan tur. Mēs tur gan raudam, gan izbļaustamies, visādi, jā. Un tad, man liekas, tad izbaudīt tu vari tikai, ja tas ir pa īstam. Savējo lokā. Bet tas zemteksts manam jautājumam bija sekojošs, ka mums pat blakus ir šī pati pārdošanas daļa, un mums ir ārkārtīgi grūti, ārkārtīgi grūti motivēt kādus doties tādās pārgājienos, ja? Jo cits saka, kur es saku, nē, kāpēc nē, jūs taču varat iziet un tā. Un tad ir pretējais grāvis, kā es saku, ja, ka nenovērtē šo situāciju, nenovērtē savus spēkus un aizbrauc, ja, pārgājienu maršrutā, un tad ir tā, ka, ziniet, man ir problēmas ar kājām, es jau tā kā paiet nevaru, un tad ir diezgan liels sprukas, ja tu esi saplānojis, ka tev ir jāiet tie kilometri. Un šis jautājums nereti atskan meitenēm klausulē pa telefonu, kur ir ārkārtīgi grūti novērtēt, jā, un saprast, jā, un tad ir... Tādā ziņā, es noteikti teiktu, ka jāizvērtē. Tieši tā, katram individuāli, jā. Spējas, bet vai tas būtu jādara? Jā, jo, manuprāt, tu redzi daudz vairāk, tu piedzīvo daudz vairāk, un tas gandarījums ir ar daudz lielāks, ka tu tajā kalnā esi uzrāpies, nevis uzbraucis ar mašīnu, piemēram. Jā, tieši tā. Kā ir ar vecumu? Mums, es domāju, ar gadu skaitli, jo, droši vien pareizi būtu jāsaka nevis vecums, bet tieši gadu skaitļi, ja, jo tu minēji ģimeni, bērnus, viņi ir naski kaut kur pārgājienos. Nē, ja. Nē,
bērni labāk izvēlēsies neiet, bet, ja es viņus tur uzdzenu kalna galā, tad viņiem jau patīk. Mēs šovasar bijām ar mašīnu. Vispār gribējām braukt uz Poliju, beigās aizbraucām līdz Horvātijai. Tas tā ir, te pat vien ir. Un tad man ļoti iepatikās, nebija bijusi Slovenijā, un ļoti skaista daba un kalni un ezeri, un es noteikti gribētu tur atgriezties uz ilgāku laiku. Bet cik pa to vienu dienu es paspēju ātri saplānot, tad mēs uzkāpām pāris kalnos, pāris takās, un arī beigās arī bērniem patika. Bet bērni bija tie, kas motivēja drusciņ tālāk par Poliju aizbraukt? Laikapstākļi. Laikapstākļi, un tā kā jautājām bērniem, vai viņi būs mieru to ilgo ceļu sēdēt. Viņi teica, ja tur ir saule un jūra, tad mēs esam... Brauca. Tā mēs aizbraucām, man liekas, ļoti forši pavadījām laiku. Tev ir viegli kaut kā tā pavilkt? Braucam, aiziet, man vispirms viss ir jāapsver, jāizdomā, kā ir. Tev ir viegli tā pierunāt? Mani? Jā. Jā. Ja man būtu laiks, tad vispār ļoti. Jā, tev pateikt, braucam, jā. Jā, tikko mani draugi piedāvāja, braucam uz Turciju, mums ir bet viņi tā kā apceļota mašīnu, mums ir viena brīva vieta, viens tur atkrita, un tev tikai jāsamaksā par biļetes maiņu un viss, braucam. Bet man bija tik daudz darba, un es tāds, gandrīz noturējos, lai neatceltu darba plānus, bet, beigās, es teicu, sūtat bildes, lai jums iet foršies nākošreiz. Ceļot ar ģimeni, tad vairākas paaudzes. To ar vīru, bērni, varbūt, kā tu teici, minēja mamma. Cik viegli ceļojumā ir salāgot dažādu paudžu intereses? Bērni nesaka tā, mammu, es gribu karuseļus vai es gribu muzeju, un tu saki, nē, man vajag baudīt mākslu. Kā jūs salāgojat tās intereses ceļojuma laikā? Protams, tas ir savādāks ceļojums, ja ceļo ar bērniem, tad es cenšos vairāk pielāgoties viņu vēlmēm, jo pa lieliem bērniem nekas vairāk pa baseinu un saldējumu neinteresē, bet gribās, lai viņi redz tiešām to, kā es teicu, dabūt viņu augšā tajā kalnā, un lai viņi saprot, ka tā daba ir tik skaista un tik netverama. Iedot kaut vai to mazo garšu, tā piedzīvojumu. Un, kā mēs ceļojam ar vīru, tad atkal tie ceļojumi ir savādāki. Bet par bērniem runājot tā, ka no pieredzes var teikt, ka arī mēs savulaik ceļojot ar ģimeni, ar bērniem, kādreiz meitām jautāju, ko tad tu atceries no tā ceļojuma? Nē, kas tev patika vislabāk tajā ceļojumā? Man patika tā, kā tur bija. Man nepatika ekskursijas, man patika baseins uz jumta. Ja, tas bija tā godīga atbilde. Ja. Bet tāpat laikā tagad pēc 20 gadiem jautājot, pēc 20 gadiem jautājot, ko tu atceries no savu pirmā ceļojuma uz Ēģipti, zini, nāca ārā tādas nianses, kuras pat es neatcerējos. Ja. It kā no vienas puses tas bērns, viņam tiešām nekas kā saldējums un baseins neinteresēja, bet tāpat laikā viņi atcerās, tu zini, tur bija tas gīds, kas mums tur palīdzēja, ja tur iet, mēs negribējām iet niķoties, un mēs pie tās kolonas tur stāvējām. Es jau to sen biju aizmirsusi, ja, kad bija tur tāda kaprīze, ja, un tā tālāk, bet viņi kaut kā tādas atsevišķas nianses ļoti, kā saka, jau uztver, un viņas paliek viņiem atmiņā. Un līdz ar to man liekas, ka ceļot tieši ar bērniem ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī viņi uzstāj uz tiem saldumiem un uz to it kā to vienkāršo baseinu, ja, uz jumta vai nē, bet viņiem tomēr kaut kā, paliek tās nianses sajūtas, tur bija. Ja vismaz tagad ar jau lielām pieaugušām meitām runājot, vienkārši apbrīnojam, kā viņas tiešām atcerās to visu. Kaut gan tajā brīdī nē. Protams, un viņi jau nezina, ka to var piedzīvot, un tad mūsu tas uzdevums ir viņiem to parādīt. Es tā to uztveru, un tad, lai visi būtu apmierināti, tad viena izklaide viņiem, viena man. Es tā to, tad viņiem karu
karuseļu, un tad otrs tad mēs aiziesim paskatīties tās alas, kuras arī beigās viņiem patika. Jā, līdzsvars. Bet, ja tu ceļo, teiksim, ja tu ej pārgājienā vai ceļo savu draugu kompāniju, tur jau tomēr tā vecuma kategorija vairāk vai mazāk ir vienāda. Tur nav grūti salāgot tās intereses, tur jau arī katram sava tā doma. Jā, protams, ir, tāpēc arī rodās tur tādi tie strīdi un konflikti, bet atkal, kā es teicu, tai kompānijai ir jābūt svarīga, kāda tā ir, lai pēc tam nav kaut kādas apvainošanās, jo tomēr tev jādzīvo ar to kompāniju vismaz nedēļu vai pat vairāk. Bet mēs, kā jau teicu, katrs esam individualitāte, vai tas ir modes ziņā, vai pārgājienu ziņā, vai ikdienas ieradumos, katrs ir pilnīgi savādāks. Kā tu esi atradusi to savu kompāniju? Tā ir, teiksim, no bērndārza laikiem, no smilškastītes laikiem, jeb tas ir tomēr tā kā dzīves laikā ir izkristalizējušies kādi draugi, atbalsts, no kuriem tu esi saņēmis kādu atbalstu? Jā, tie ir dzīves laikā iegūti draugi, citi senāki, citi pavisam seni, arī no 1. klases, piemēram. Un mēs, ar ko mēs gan ikdienā cenšamies uzturēt kontaktu, gan arī ceļojot. Agrāk tie bija slēpošanas pasākumi, tad tagad tie ir pārgājieni. Kaut kā mēģinām to atrast kopīgu. Vai uz Parīzi mēs braucām, tad mums bija tāds viens periods, kad tā. Arī saistīts varbūt ar darba lietām, ja vienkārši ne uz Parīzi? Vienkārši baudīt Parīzi. Protams, man ir tas iekšā, ka man vajag ieiet tajā veikalā, man vajag papētīt, man vajag sajust, un to es skaidroju gan vīram, kuram nepatīk iepirkšanās, ka man vajag tur ieiet, un tad viņš gaida mani kafejnīcā vai draugiem, ka kaut vai tīri pastīties to noskaņu modeļus. Un man ir tāds, ka no katra ceļojuma es sev atvedu kaut ko vienu kleitu, piemēram, vai kādas kurpes, kaut ko vienu savai garderobei es atvedu, jā. Jā, un tad arī, kad tu izņem no skapja viņu tā kā pilēko, tu arī atgriezies, vai ne? Mums ir diezgan līdzīgas izjūtas, tad es teikšu, kā ir, jo man ir apmēram tāpat, ka, ir vienkārši ir tādi periodi, ir jau, protams, tas knibuļu-knabuļu periods, ja, kad tu veidi tos knibuļu-knabuļus, tad viņš noslēdzas loģiski, ja, jo tu saproti, ka, kur tad tu viņus liksi, ja, cik bieži tos putekļus tur slaucīs, ja, no tādiem sīkumiem, bet, jā, tas, ko tu uzvēl, un tad tu tā kā esi atkal atgriezies tajās sajūtās, tajā vietā. Jā, ko tu parasti vedi vispār? Kādus tu vedi suvenīrus? Tu esi tāds suvenīru vedējs? Es pēc sajūtām, kas man iekrīt sirdī, vai šis man ir tur gredzens no Šrilankas, vai atved tur glezniņu no Venēcijas, vai kleitu no Zanzibāras. Tā, katreiz kaut kas liekas, ka tas būs, kas man ir vajadzīgs no šīs vietas. Jā, tad nav tā, ka tev vajag kāds kolekcionē tur atklātnītes, kāds uzpirksteņus, jā, un tā tālāk. Tev tas ir vairāk tā kā katrā vietā kaut kas cits. Jā, katrā vietā kaut kas cits, un tad arī viens draugs iemācīja man tādu, man liekas, foršu lietu, kad kaut kur es esmu projām, tad atsūtu pastkarti uz mājām. Pati sev, vai ne? Saviem bērniem un ģimenei atsūtu, un tad arī paliek tā kā par piemiņu arī tas. Man arī patika šāda pieeja, un patiesībā tā ir ar visiem zieģeļiem, ar zīmodziņiem un ar kādu zīmīgu ainavu no tās konkrētās vietas. Vai tā brīža sajūtām, piemēram, sēžu kafejnīcā, skatos tur, nezinu, uz Eifeli un dzeru vīnu un rakstu sev kartiņu. Nav tā, ka citreiz tu atbrauc no ceļojuma ātrāk nekā tā kartiņa ir atceļojusi. Tu minēji Zanzibāru, ja droši vien, kad varētu būt, ka no turienes drusku ilgāk nāk. Man liekas, ka pat neatbrauc, un vēl bija kaut kādas vietas, no kurienes nav atbraukušas. Tagad jau atkal ir ļoti daudz bildes telefonos un tā. Tu fotografēji daudz ceļojumu laikā?
Jā, es nezinu, ko ar to visu darīt, bet man patīk. Jā. Albumus veido, jeb nē, jeb tikai datorā? Es veidoju kalendārus. Atskatu, piemēram, nākošam gadam ar tām bildēm, ko mēs esam piedzīvojuši iepriekšējā gadā. Eksotiskākais, dīvainākais ēdiens, ko tu esi nobaudījis ceļojuma laikā? Man patīk tiešām nobaudīt vietējo virtuvi. Tu neesi no tām, kas, es šito nezinu, kas tas tāds ir. Nē. Man liekas, tikai tā tu vari saprast, ka īsto to kultūru, jo tas nav jau tikai tas, ko mēs redzam, bet arī tas, ko tie cilvēki patērē, kas tur dzīvo. Un tad es cenšos. Ja es esmu mazliet bailīgāk, tad man vīrs ēd visu, ko viņam noliek priekšā. Bet kaut arī tikko tajā Šrilankā, tad kaut kur pa ceļa malā, tur tādā māla būdiņā, viņi tur kaut ko tādu tepināja, aizmirsu pat, jackfruits. Jā, jackfruits, jā. Jā, tāda, izstījās, kā man māsa teica, tā kā smilškas ēdiens, tāds vizuāli ļoti nepievilcīgs un maksāja, man liekas, 1 eiro uz 2. Tā. Vizuāli tur, es nezinu, vai kāds tur vispār iet iekšā, citi, bet mēs tur iegājām, pagaršojām, bija viss kārtībā. Tu esi vizuālists, tu vispirms uztver to skatu, kāds izskatās vizuāli, vai tev vajag vispirms pataustīt, pagaršot, ja tu tā, šis labi neizskatās. Es varbūt esmu vizuālists sava darba jomā, bet, protams, es izvērtēju, ko tur liek priekšā. Un es arī uzticos cilvēkiem. Ja viņi saka, pamēģini, ir labs, kas var būt sliktākais, es varu viņu izspļaut. Tieši tā. Jackfruits vēl kāds varbūt tāds netradicionālāks, jackfruits auglis, bet netradicionālāks ēdiens, garša, kas ir baudīta? Es nezinu garša, bet man ļoti garšo trifeles, bet tas nav it kā, bet es zinu, ka citiem nevisai. Man ļoti garšo jūras veltes. Klausies, tas jau baigi smalki izklausās, trifeles un jūras veltes. Jā, bet arī tādi, es nepagaršoju, bet vīrs ēda tikko no jūras izvilktu jūras ezi svaigu un tādu ar karotīti. Kaut kādas tur visādas jūras ķēmi, man tā kā nav bail viņus apēst. Labi, jā. Tu vispār mājās pati daudz gatavoji, jeb ne? Nē, es negatavoju. Zini kā, tas zemteksts šim jautājumam bija savukārt, ir tā, ka, ja teiksim, nereti ceļotājs nobauda kādu ēdienu ārvalstīs, tad sapērkās visādas garšvielas un piedevas, un tad tūlītās mājās atvedīs un arī visu gatavos. Tu noteikti neesi. Es sapērkos un gaidu, ka man vīrs to pagatavos. Tu atceries to garšu un saki, es tādu gribu, jo, lieliski, kas var būt labāks, par šo. Kā? Tāds, bet provokatīvs atkal jautājums. Radadas filozofija, tava zīmola filozofija, kā viņi vispār rezonē un kā viņi sasaistās ar ceļošanu, vai viņi vispār sasaistās? Jā, kā es teicu, iepriekš, kad tā doma ir to kultūras mantojumu iznest mūsdienās, mūsdienu dizainā, un tad viņu popularizēt arī ārpus Latvijas, un to var arī paveikt, ceļojot, noteikti tas ir vajadzīgs, pat es teiktu. Jā. Radadas apģērbi, tad tas, ko tu esi, teiksim, radījusi, veidojuši šie dizaini, vai tu uzskati, ka viņi ir funkcionāli ceļojumos?
Jā, protams. Tieši tā. Man arī patiesībā tieši tas, ko tu teici par teikrēklu ar tautumeitu. Jā. Un Rīga dimda Alžīrijā arī ir ļoti funkcionāli. Tev nav tāda interese, vēlme sazināties ar to alžīrieti, lai viņš nofotografē to, bildi, Rīga dimda. Tas būtu fantastiski patiesībā, jā. Jā, mēs tieši vēl nesen ar kolēģiem norunājām, kad viņš mums bija apsolījis to bildi, bet nav vēl atsūtījis, tad noteikti vajadzēs viņam atgādināt. Jo mēdz klienti atsūtīt mums bildes. Šodien saņēmu no klientes Turcijā ar Radadas kleitu mugurā. Bija tad, es vairs neatceros visus, bet ir, kas atsūta no Londonas vai no, kur aizbrauc tur atnāk tā kā pastkartes tās. Un tas ir kā sveiciens mums, kur tad tas tērps ir aizceļojis, un tam mēs varam iesprost atkal karodziņu kartē. Jā, man liekas, ka tas ir tieši tas gandarījuma moments, kas patiesībā ļauj dod tādu enerģiju virzīties tālāk, domāt, vismaz man tā šķiet, ka jā, tas ir. Noteikti tās atsauksmes, protams, tas dod, un kad redzi, ka tiem cilvēkiem tas ir svarīgi un ka noderīgi un ka viņi jūtās īpaši tajā apģērbā un ka viņi tiešām par to domā, piemēram, viņi nāk ar tādu mērķi, es braukšu ceļojumā, man gribas uzvilkt kaut ko no Radadas. No tādas latviskās, ar latvisko tādu piesitienu, ja tā var teikt. Ne tikai arī, mums ir arī tāda, ka tu nevari pateikt, ka tas ir latviskais, tur piemēram, kronīts vai sarkanās lūpas tikai, vai, tas jau ir tā, jau aizgājis tādā internacionāli, bet tas iedvesmas avots tāpat ir tā latviešu kultūra. Ko tu teiktu mūsu klausītājiem, ja viņi tagad jautātu, jūs tagad ārkārtīgi skaisti iedvesmojoši runājot, un es gribētu iemēģināt savu roku Radadas meistardarbnīcā. Kas man ir jādara? Kur man ir jādodas? Jāraksta mums vai e-pasts, vai jāzvana, vai jābrauc uz Skriveriem, uz Daugavas ielu 70. Un mēs tur esam un vienmēr laipni gaidām, jā. Un es savukārt Radadas klientiem saku, ja jūs gribat smelties iedvesmu ceļojumos, jums ir jābrauc uz Rīgu, uz Mērķeļa ielu 13, Latviešu biedrības namu, vai arī mūsu mājaslapā jāmeklē informācija par ceļojumiem, kur šādu iedvesmu gūt, vienalga, vai tas ir kādā pludmalē, vai kādā tādā naskākā pārgājienā, bet pa visiem kopā ar sarkanām lūpām, kroņiem galvā mēs to varam paveikt. Paldies tev, Manta, par sarunu un uz tikšanos kādā ceļojumā. Noteikti. Paldies par uzaicinājumu.